Vēl viens būtisks aspekts šajā laikā ir tas, kad mūs visus virza uz kara darbību. Mēs jau pirms gada un dažiem mēnešiem redzēju, cik intensīva visa vakarējā Eiropa spiež Ukrainu uz karu, gatavo šim karam. Un līdzīgā veidā šobrīd es redzu, kad tiek darīts viss, lai karš ienāktu arī mūsu zemē. Patiesībā neviens cilvēks nevienā pasaules malā negribētu pieredzēt karu. Un tās intereses, par ko tiek karots, nekādā mērā nav cilvēka intereses. Lielā mērā kari līdz šim ir notikuši, jo to paģēra tā ekonomiskā pieeja, tā ekonomiskā sistēma, kas kopumā pārvaldīja pasauli šos vairāk kā 100 gadus. Kapitalistiskā pieeja, kurā nauda kļūst par pielūgsmes objektu un reliģiju. Un šī ekonomiskā sistēma paģēra, kad bez attīstības, bez IKP pieauguma, pēc nemitīgiem peļņas rādītāju pieaugumiem, bez tā visa nav iespējama šīs sistēmas pastāvēšana. Līdz ar to šī sistēma arī var pastāvēt tikai tad, ja ik pa laikam viņi tiek noārdīta ar kariem, lai atkal ir iespēja ieguldīt sadrukātos faņķikus ekonomikā un atdzīvināt šo sistēmu, lai atkal turpinātos izaugsmi. Un tā no kara uz kara. Un kā mēs redzam, visus tos lēmumus, kas ir iecerēts ieviest, arī bez cilvēku akcepta, bez nekāda balsojuma, tas tiek virzīts tālāk. Līdz ar to, ja šeit ir iecerēta kara darbība, un šie lēmumi netiek pieņemti Latvijā, jau minēju, kur viņi tiek pieņemti, tad neizbēgami šī kara eskalācija šeit arī notiks. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tās vērtības, kas tiek virzītas visā vakara Eiropā, tās pašas pa sevi jau ir uz iznīcību balstītas. Un kara darbība ir tikai likumsakarīgas sekas tam, kādas sēklas ir sasētas iepriekš. Bet par pamatiedzīvotājiem. Tātad ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija paģēra, kad pamatiedzīvotāju teritorijās nekādā veidā nedrīkst notikt kara darbības. Tātad, ja pamatiedzīvotāji neakceptē kara darbību, tad viņi šeit nedrīkst notikt. Aicinu cilvēkus aizdomāties par šo pamatiedzīvotāju status. Ja jūs interesē vairāk informācijas, sazinieties. Arī mājaslapas saitē, ko ievietošu šajā video, jūs varat atrast pamatiesību deklarāciju, izlasīt to un apzināties, ka patiesībā katram no mums ir milzīgs spēks un ietekme tajā, lai lemtu par to, kas notiks šajā zemē, šajā mūsu tēvu zemē, mūsu dzimtenē.